Rīgas plānošanas reģiona pasākums Labā prakse notika 2023. gada 11. oktobrī Rīgā Skanstes City konferenču zālē. Pasākums finansēts Eiropas Savienības atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijas 3112I, pašvaldību kapacitātes stiprināšana, to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai projekta, pašvaldības kapacitātes stiprināšana, to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai ietvaros. Pasākumā biznesa un vadības konsultanti stāstīja par biznesa vadības praksi, ko pašvaldības var pielietot sociālo pakalpojumu nodrošināšanā. Labklājības ministrijas pārstāve prezentēja aktualitātes normatīvajā un metodoloģiskajā vadībā attiecībā uz pašvaldību sociālo pakalpojumu plānošanu, īstenošanu un novērtēšanu. Un Rīgas valstspilsētas pašvaldības eksperts dalījās divos pieredzes stāstos par sociālās vides izpēti, atbilstošu pakalpojumu izveidi un novērtēšanu. Sarmīta Teibe, biznesa vadības konsultante. Labā prakse sociālo pakalpojumu novērtēšanā, izmaksu un iegūmu analīze, integrētās uzskaites sistēmas, klientu apmierinātības pētījumi. Izmaksu un iegūmu analīze ir sistemātiska pieeja, lai novērtētu pakalpojumu salīdzinot tā izmaksas un radītos iegūmus. Sociālo pakalpojumu gadījumā šie iegūmi nav tikai materiāli, bet arī nemateriāli. Tas ir labums visai sabiedrībai. Par izmaksām tika runāts 1. un 2. daļā, kādas tās ir, bet ieguvumi, radītie labumi sabiedrībai kopumā, ir grūti novērtējami. Tos var definēt, ņemot vērā, kāda situācija būtu, ja šie pakalpojumi nebūtu tikuši sniegti. Biežākie kvantitatīvie ieguvumi, kas var tikt aprēķināti, pašvaldības ienākumi no nodokļiem un apgrozījumu. Nepieciešamība aprūpēt ģimenes locekli var radīt nepieciešamību ņemt slimības lapu, samazināt darba slodzi vai aiziet no darba. Faktiski šādi procesi netiek dokumentēti. Var veikt klientu aptājus un izzināt gan objektīvus, gan subjektīvus datus. Piemēram, kā pakalpojums ietekmē ģimenes locekļu iespējas strādāt, gūt papildus ienākumus un kā ietekmē pašsajūtu un attiecības. Ir dažādas pieejas sociālo investīciju efektivitātes mērīšanā. Būtiski arī saprast, kam šos mērījumus vēlamies prezentēt. Sociālais dienests vēlas prezentēt tos pašvaldības vadībai, lai saņemtu līdzekļus sociālo pakalpojumu nodrošināšanai. Savukārt vadība iedzīvotājiem, lai saņemtu atbalstu vadībai. Reizēm ir krīzes situācijas, kad ir riski klientu drošībai un vai veselībai, kad tiek sniegti nekvalitatīvi pakalpojumi. Un arī šajā situācijā tiek veikts pakalpojumu novērtējums ar mērķi aizsargāt klienta tiesības. Nenovērtējams, bet reāls ir sociālo problēmu ilgtermiņu sekas. Piemēram, pārslogoti un noguruši vecāki rada stresu bērniem, un līdz ar to arī bērnu potenciāli nākotnē ietekmē negatīvi. Taču arī nerēķinot konkrētus skaitļus, ir skaidrs, ka prioritāte ir prevence, kas vienmēr būs lētāka par intervenciju. Dalībnieku viedoklis, jo īpaši tas ir aktuāli saskaroties ar bērnu un jauniešu demotivētību, uzvedības traucējumiem un likuma pārkāpumiem. Sociālie pakalpojumi vielu un procesu atkarīgiem bērniem un jauniešiem ir starpdisciplināri, piedalās vairākas puses, runājam ar policiju, veselības ministriju, labklājības ministriju, ir skaidrība par bērnu tiesībām, bet kā attīstīt patiešām efektīvu pakalpojumu, ko ar šiem jauniešiem darīt, kā strādāt. Svarīgi ir diskutēt, dalīties pieredzē, stāstīt, kurš pakalpojums vai metode bija efektīvs un kurš nē, ko nākamreiz pašvaldība darītu citādāk. Tieši tāpat šī pieredze noder ģimenēm, kuras saskars ar jaunām sociālām problēmām. Informācija ir svarīga, jo neziņa var būt par iemeslu arī kaitējumu nodarīšanai, ja izvēlas nepiemērotus kopšanas līdzekļus vai metodes. Vēl materiālos iegūmus mēra aplēšot nākotnes izdevumus, kas būtu, ja netiktu risināta situācija, turklāt pielietojot diskonta likmes. Lai efektivitāte būtu salīdzināma pa pašvaldībām, var izvirzīt līdzīgus izvērtēšanas kritērijus – nauda, darba spēka stundas vai citi. Tāpat izvērtēšanai nepieciešamo informāciju sniedz integrētās informācijas sistēmas, taču tikai tad, ja sākotnēji bija skaidrība par uzkrājamajiem datiem un tie konsekventi tikuši uzkrāti. Integrētās uzskaites sistēmas var viegli veikt jebkurus efektivitātes un produktivitātes aprēķinus, ja vien vadītājiem ir skaidrs, kādus tieši parametrus salīdzināt. Jāpiezīmē, ka šādu integrētu sistēmu izveide ir ļoti dārga. Tas ir kapitāla ieguldījums. Pakalpojumu pilotprojektus var novērtēt vienkāršā veidā, izmantojot vienkāršu grāmatvedības un uzskaites sistēmu. Klientu apmierinātību sociālo pakalpojumu sniedzēji izvērtē ik gadu saskaņā ar normatīviem aktiem.
taču nav pienākums vērtēt to iedzīvotāju situāciju un apmierinātību, kas pēc būtības varētu saņemt sociālos pakalpojumus, taču dažādu iemeslu dēļ nevēršas pēc palīdzības un risina problēmas paši. Noteikti efektīvs instruments ir informēšana, lēts un efektīvs risinājums, ņemot vērā digitalizāciju un tehnoloģiju pieejamību. Tāpat šos digitālos risinājumus vajadzētu aktīvāk izmantot, pētot iedzīvotāju vajadzības un atsauksmes par pašvaldības nodrošinātajiem sociālajiem pakalpojumiem. Klientu viedokļu izzināšanai īsteno arī aptaujas, fokusgrupu intervijas, klientu intervijas. Dalībnieki dalās pieredzē. Cilvēki regulāri zvana un prasa, kādi ir pakalpojumi, kāds ir pašvaldības atbalsts, jo tas palīdz viņiem pieņemt lēmumus par dzīvesvietu, izvēlēties pašvaldību, kurā deklarēt dzīvesvietu. Līdz ar to sociālo pakalpojumu efektivitāti, pietiekošu klāsts pieejamību un kvalitāti apliecina arī iedzīvotāju izvēle dzīvot konkrētajā pašvaldībā. Cita dalībnieka pieredze. Ir bijis gadījums, kad pansionāta klients, par kura saņemtiem ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem maksāja dēls, tika pārvests no iestādes uz iestādi vairākās pašvaldībās mēnesi no mēneša, meklējot izmaksu iegūmu ziņā ērtāko risinājumu ģimenei. Iedzīvotāji, klienti arī ir efektīvu risinājumu un inovāciju autori. Piemēram, seniors bez ģimenēm dzīvo vienā plašā dzīvoklī, katra savā istabā, radot sev drošību un efektīvākus risinājumus sadzīves jautājumiem. Kopumā pasākumu dalībnieki vienojās, ka aktuālās problēmas ir sociālā aprūpe senioriem un sociālā rehabilitācija bērniem un jauniešiem ar uzvedības traucējumiem, kas parasti saistīti ar atkarībām, likumpārkāpumiem, motivācijas trūkumu. Abos šajos gadījumos ir ļoti svarīgi izzināt viņu vajadzības, īstenot prevenciju, pēc iespējas novēršot tālākas problēmas attīstību.